pa braucienu. Maziņie? Jā. Nevar jau saprast. Uztaisam YouTube video Par ko? par Maltas braucienu. Nu, labi. Zini, kas man liekas svarīgi pirms lidošanas vispār uz siltajām zemēm? Neskatīties Lost seriālu. Jo visā tajā ceļā turp es skatījos uz šās lidmašīnas pasažieriem un kurš kuru lomu spēlēs tajā brīdī, kad mēs nokļūsim kaut kur pa vidus jūrai. Es atkal teiktu, ka nestīties Lost dēļ tā, ka tur tā lidmašīna avarēja, jo šoreiz Rainers vienkārši izpildījās ar skaņām, gaisa bedrēm un arī nosēšanās riepas čorkstoņu. Jā, mājās lidojot baidu. Diezgan skaļi minēja, ka viņai liekas, ka nokrita ritens lidmašīnai. Vai nedarbojas. Un es reāli apsvēru domu, ka tas tā varētu būt. Bet, nu, esam šeit, lai izstāstītu šo stāstu. Kas tev nezinu, pārāk vispārīgs jautājums. Kā tev patika mašīnas pieredze? Un ko tu vari ieteikt cilvēkiem, kas īrē mašīnu Maltā? Tie, kas ņem mašīnu, ņemat automātu. Jo, man liekas, man diezgan laba pieredze ar manuālo kārbu, bet kalni plus ļoti slikta mašīna. Tā kā, es nezinu, viņai litra dzinējis kaut kāds bija or something, nu nezinu. Vienkārši rada lieku stresu ceļojumam. Bet, ņemiet vērā to, ka jūs brauksiet otrā ielas pusē. Jā, tev jābrauc otrā ielas pusē, kas ir jau ļoti satraucoši. Jo tev liekas, ka mašīnas nāk tev vienkārši sejā. Viņi ir dienvidnieki, viņi visus ceļi ir diezgan... Viņi ir strauji uz ceļa. Zinu, es pamanīju, tas, ka viņi Latvijā... ir strauji, bet viņi ir ļoti droši. Viņi ir droši. Viņi zina, ka viņus palaidīs. Bet Latvijā ir atkal savukārt tas, ka visi tā kā brauc... Un baidās. Puslīdz tā kā mierīgi, lēnām, daudz bīgāk cilvēku uz ceļu. Un tad ir kāds, kas riktīgi uz buļduļu iet. Un tas ir kaut kā riskantāk. Bet tajā haosā un ātrumā tajā Maltā tu tā kā vari noorientēties, man liekas. Viņi nebrauc ātri. Jā. Ātrākais ātrums bija uz 400 metriem 80. Viņi vienkārši diezgan strauji pieņem lēmumus. Un tev ir tā kā tajā flowā jāiet. Bet, Jā. Un ja tev mašīna, tev diezgan strauji jāpieņem lēmums, ir ātrums 50, kas ir 60. Jā. Un tavu mašīnu kalnā iet tikai uz otrā ātruma un maksimums 30 km/h. Tev tur ir. Tā kā īsumā par transportu runājot, man liekas, ka mēs iesakam ņemt mašīnu. Mašīnu mums ārkārtīgi palīdzēja izbaudīt šo nedēļu, ko mēs tur bijām. Jā, viens tāpēc, ka ir bērni, ar kuriem būtu visu laiku jādīlo, jāmeklē pieturas, īstie transporti, tad droši vien kaut kādas jāmaina kaut kādām tālākām pilsētām, bet ar autobusiem nevar tikt uz pludmalēm. Jā. Labi, vismaz to Meliehu varēja, viņi bija pašā centrā un uz to otru arī, bet pirms to tālo pludmali nevarēja tikt. Tā kā ņemiet labas mašīnas, vēlams automātiskās mašīnas. Piemaksēs vēl 50 eiro, pēdējiem 50 eiro. Un skatieties, kur jūs parkojaties, jo mēs dabījām 100 eiro sodu par to, ka mēs it kā neredzējām. Maltā visur parkošanās ir pa brīvu, ja tu parkojies Baltijās līnijās. Kurās mēs parkojāmies? Mēs arī parkojāmies Baltijās līnijās, bet kā mēs tagad zinām, vienkārši uz turistiem viņi pelna. Jā. Bija izrādās uz mājas, bija uzlikts kaut kāds konstrukcija, A4 izprintēta lapa, ka notiek konstrukcija teritorijā. Jā, un tu A4 lapu uz balts mājas vienkārši nevar pamanīt. Un mēs neesam droši, ka viņi tur bija tajā brīdī, kad mēs parkojāmies, bet pēc tam, kad mēs atgriezāmies no kruīzes, mums bija 100 eiro sods logā. Un vietējie bija izsaukuši policiju un uzlikuši respektīvi šo sodu. Bet labi, ka mums neaizdzina mašīnu, vismaz tas bija pozitīvi. Par vietām un lietām. Kā mēs ar Baibu runājām, mēs neskatījāmies baigi arhitektūru, kas, godīgi sakot, nebija nekas baigi iespaidīgs un interesants. Vecpilsēta skaisti un tā Gozo Viktorija arī skaisti. Viss ir tajā dzeltenajā akmenī. Dolomīts ir. Kas tas ir tāda par akmeni? Visi tajā dienvidos. Smilšakmeņi, visi būvēts. Pat ne marmors. Varētu būt no marmora, varētu būt, kas ir marmors. Kā cilvēki, kas nāk no Rīgas. Mēs esam izlutināti ar skaistu arhitektūru, bet Maltā arhitektūra baigi interesantā nav. Pa muzejiem mēs gan nestaigājām tā vēstures pusi, mēs ceļojam vidū noskatījāmies visu Maltas vēsturi 11 minūtēs YouTube. Tā kā tur ir ko iedziļināties, bet par šo mēs šeit nestāstīsim. Kas tev visvairāk patika šajā ceļojumā? Kura vieta, brīdis?
piedzīvojums. Man patika tā apulzāja pludmale. Golden Vispār tas Beach. viss, kā tur nonākt un ceļš jālīdz turienei. Kura pilsētiņa man patika? Man patika tā laivas pilsētiņa ļoti. Tā likās tāda bišķiņa autentiskāka. Ja mēs neskatāmies uz vecpilsētu, Valets vecpilsētu un nē, Viktorija, nē, Gozo salu, nē, Marsaks Loka, kur bija Fisherman pilsētiņa ar tām krāsainajām laiviņām. Tā. Jā, tā bija riktīgi forša diena. Tā bija forša, jo mēs paņēmām arī tur kuģīti un aizbraucām līdz St. Peter's Pool, kur es lecu no klīnas iekšā. Tā man pirmā klīnas lekšanas pieredze, tad droši vien bija 5 metru augstums, nekas iespaidīgs, bet vispār lekt vidusjūrā no klīnas diezgan forša pieredze. Man patika. Jā, tas bija ļoti forši. Jā, un oktobra vidū cepiens nenormāls, tas relatīvs termins, bet 27-28 grādi jūtās super karsti. Es nestāvos priekšā, kā viņiem ir, kad ir jūlijas, jūnijas, augusts. Tā kā, oktobra vidus ir labs brīdis, kad braukt uz turieni, ja jūs neesat cilvēkam patīk, vienkārši pilnīgākais cepiens. Jā, bet galvenais, ko izdarīt Maltā, ir paņemt to dienas braucienu ar kuģīti. Tas ir jāizdara. Tāpēc, ka tu uz tām vietām īsti tā nevari aizbraukt. Tu vari aizbraukt to Gozo salu ar prāmu pāri mašīnu, bet kuģīs tev foršāk izvadā, tev nav jāstraucās par to mašīnu. Tur viss ir iekļauts kaut kādā jau tur cenā, arī izvadāšana par to Gozo salu, visi Blue Lagoons. Man likās, tas bija ļoti, ļoti forši, arī bērniem ļoti patika. Jā, ok. Mēs varam vēl ananās kokteils. Nekad nebija dzīvē ņēmusi ananāsā kokteili. Tas bija jāizdara. To es Gustavs uzreiz pateicu, ka viņš man paņem viņu. Bookingā to kruīzu, cik 4 cilvēkiem, 2 pieaugušie, 2 bērni paņēmām pa 80 eiro. Tas ir vesels dienas aktivitāte, bet ierēķinām to, ka mēs dabījām parking sodu vēl 100 eiro. Tas neskaitās pie tā. Nē. Tur bija bookingā bija opcija ņemt pa 200 arī to kruīzu, bet nevar iedomāties, ka tur bija kaut kas labāks. Ja jūs plānojat šādu tripu, tad ņemiet lētāko, man liekas, kas tur ir. Es nezinu, vai tas bija lētākais, bet lētāk. Nevajag maksāt vairāk, jūs dabūsiet tikpat foršu pieredzi, maksājot arī to vidējo cenu, nevis augsto cenu. Jā, I guess, jā. Kas ir vēl, ko mēs varam pateikt? Mēs ēdienu nekādu maltiešu neko nepamēģinājām, tādu autentisku. Kā pamēģinām gan tos pīrādziņus? Mēs to pīrādziņu ēdam. Normāls čebureks, tikai ar bišķi vairāk gaļu. Tas bija vienkārši tā kā Latvijas buljona pīrādziņš. Bet ar vairāk gaļu un tāds... Nē. Aizēju uz Mārtiņu Beķerei, paņem buljona pīrādziņu, tur daudz nav. Aiziet, tad, kad viņš tikko uztaisīts. Šis bija tā kā, kā es man piezvanīšu Mārtiņu Beķerei. Gustavs nav ēdis bulciņas Latvijā, tāpēc viņš nezina. Jā, piezvan Mārtiņu Beķerei, Klau, taņut, cikos būs svaigās. Frepen. Jā. Par dzīvokli. Airbnb, bookings, viesnīca, kāda ir tavs secinājumi? Nākotnē, braucot ar bērniem, es droši vien ņemtu kaut kādu vienalga vai dzīvokli vai māju, kur arī ir baseins. Uz pludmalēm jābaust tāpat, bet mēs braucām mājās arī taisīt ēst, tā kā vienkārši to brīdi, lai arī viņiem ir kaut kāda aktivitāte. Bet droši vien mēs esam vienkārši ļoti izlutinājuši savus bērnus. Viņiem visu laiku gribas kaut kādu aktivitāti. Visu laiku ir kaut kas jādara. Bet labi. Mūsu bērni ir reti, kad ir garlaicīgi. Mēs paņēmām diezgan plašu to dzīvokli, lai viņi tur var skraidīt un mēs varam kaut kur nolīst, lai mums ir savu istabu, lai nav tas, kas man kaitina viesnīcās, ka tu esi 20 kvadrātmetros visas 7 dienas ar gultām, kurās tu guli. Jā, pēc tam smilšainām kājām tur nāca. Man patīk tas dzīvokļu koncepts. Es diezgan droši, ka tur rēgi bija kaut kāda, es nesaukšu, es nezinu. Tur bija skaņas tajā dzīvoklī. Es biju kinda priecīgs pēdējā vakarā.
Jā. Ka tev vēl viena nakts Ļoti skaļš, ļoti skaļš. Tur vienkārši bija mistisks skaņas visu laiku. Tā kā, jā. Bet tā bija labi, man liekas, lokācija bija ok. Plašums bija ok. Es vienkārši domāju, ja tev ir mašīna, tad pa lokācija pa lielam vienalga. Jā. Tā kā, jā. Nu, es ieteiktu darīt tā, kā mēs darījām. Bet, nu, es nezinu, man liekas, tur nebija iespējama vieta ar baseinu, vai bija? Tur bija. Tā kā ņemiet vietas ar baseinu, ja jums tas ir Pricey. finansiāli iespējami. Kaut kā tā? Kaut ko vēl? Pāris vārdus pirms mēs dodamies atkal atpūtā Kāda? no YouTube video. Goodbye. Paldies, ka skatījāties. Es ceru, ka šis video jums bija izglītojošs. Un baigiet prom. Davai.